Čau! Šodien mēs tiekamies Kaslētīte un Vēdrā 3. epizodē. Šodien mēs arī pagatavosim kaut ko nedaudz citādāk kā parasti, kaut ko eksotiskāku. Tas būs Japāņu ēdiens sushi. Lai pagatavotu sushi, mums būs nepieciešami vārīti rīsi, krēmsieras bez piedevām, šādas te kaltētas āļu lapas, lasis un svaigs gurķis. Sākumā mēs izvēlamies vienu lapu un novietojam to ar slidīgāko pusi uz leju. Tad ņemam vārītos rīsus un aptuveni 2/3 no āļu lapas aizpildam ar tiem. Mēģinam tos ar karotu vienmērīgi izlīdzināt pa visu virsmu. Aizpildam arī maliņas. Kad esam to izdarījuši, tad ķeramies klāt krēmsieram. To izvietojam aptuveni 3 cm no aļas apakšas. Varam salikt tādus nelielus pikucīšus un pēc tam ar naža palīdzību tos izlīdzināt vienmērīgā strīpā. Tad ņemam svaigā gurķa šķēles. Ļoti būtiski tās sagriezt pēc iespējas plānākas. Un virs gurķa izvietojam lasi. Nepārāk biezā kārtā. Taču, ja prasās kaut kur vēl kāds gabaliņš, tad droši to varam pievienot. Kad esam to visu izdarījuši, sarulējam sushi virzienā prom no sevis. Pirms pasniegšanas sushi būtu vēlams paturēt leduskapī vismaz 1 stundu. Un, kad gatavojamies to pasniegt, sagriežam vienu veselo rullīti aptuveni 7 līdz 8 mazākos. Tāds aptuveni izskatās, un tagad viss, kas mums nepieciešams sushi baudīšanai, ir darbarīki un papildus garšai sojas mērcīte. Labu apetīti! Šo video atbalsta mūsu draugi Receptes LV.